Latvija kļūst par zaļāku valsti. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži paziņo, ka 2012. gadā iestādījuši 33 miljonus jaunu koku. Tātad aptuveni 16 kokus uz katru Latvijas iedzīvotāju. Stādīšanai izmantots Latvijā selekcionēts reproduktīvais materiāls, kas nākotnē spēs saražot vairāk koksnes, tādējādi piesaistot vairāk ogliskābās gāzes izmešus. Tā gada 22. martā visā pasaulē atzīmē 20. starptautisko ūdens dienu. Starptautiskās ūdens dienas idejiskais mērķis ir sabiedrības atbildības veidošana par pasaules ūdeņu resursiem. Starptautiskās ūdens dienas nozīme kopš tās pirmsākumiem ir būtiski augusi, jo augušas ūdens piesārņojuma un ilgstošu sausuma periodu problēmas. Ik viens pasaules iedzīvotājs šodienā aicināts meklēt risinājumus, kā mazināt savus ikdienas ūdens patēriņus. Ķīnas jaunievēlētais premjerministrs Lī Kecjans preses konferencē publiski apsolījis, ka viņa valdība uzsāks cīņu ar nopietnējām piesārņojuma problēmām valstī. Premjers izteicies, ka nepieļaus turpmāku ekonomikas izaugsmi, kas balstītu uz tīras vides rēķina. Vides aktīvisti uz premjerministra izteikumiem skatās skeptiski un uzskata, ka viņu solījumi ir tikai līdzeklis iedzīvotāju simpātiju gūšanai.